Es tomēr uzskatu, ka cilvēki, kas radio klausās vairāk fonā, neuztver radio klausīšanos kā darbu, tie ir vairāk tomēr fleksibli tam, ko radio viņiem uzspēlē. Un tieši tādēļ mēs esam Latvijas mūziķi apvienojušies tādā mūzikas eksporta fondā, kur viens no tādiem pirmajiem sarunu tematiem būtu uzsākt sarunas ar radiostacijām. Līdz ar to liels paldies, ka jūs uzaicinājāt mūs par to. Ko jūs teiktu, ja mēs jums palūgtu vietējo produkciju popularizēt un spēlēt nedaudz vairāk? Jo tā problēma ir tāda, ka nav tā, ka no 10 radio skanošām dziesmām 9 ir latviešu, un mēs pie jums nākam un sakam, mēs gribam, lai visas 10 ir latvieši. Es pat nerunāju par latviešu, es runāju Latvijā ražot. Tā kā, līdz ar to mūzika, forši tas, ka mūzika nevar iedalīt valodā. Laba mūzika ir laba mūzika, līdz ar to tā varbūt jebkurā valodā. Tas uzsvars ir uz Latvijā ražotu mūziku, lai Latvijas mūziķi, Latvijas producenti caur kolektīvā pāraudzījuma organizācijām saņemot atpakaļ savas autortiesības un blakustiesības, šo naudiņu varētu atkal ieguldīt jaunā produktā, jaunā albumā, kas būtu vēl kvalitatīvāks, vēl konkurētspējīgāks. Jo, ja padomi laikos mums bija 4, 5, 6 ģeniāli autori, un viņi viens ar otru konkurēja, jo nevarēja par radio dzirdēt ne Beatles, ne Pink Floyd, ne tam līdzīgi. Tad šobrīd man vai jebkuram citam manam kolēģim uzrakstot jaunu dziesmu, iesūtot to radiostacijā, ir īstenībā jākonkurē ar Katy Perry šobrīd, ar U2, jo, un tad, protams, ir jautājums, kurš tad ir labāks, ja? Tad varam visus kopīgi smieties. Bet es domāju, ka tas spēks vienmēr slēpjas tajā, ka savēji atbalsta savējos. Un ja šobrīd ir tā, ka vidēji no 10 radio atskaņotām dziesmām 2, 3 ir latviešu, tad es domāju, ja tās būtu 3, 4 vai varbūt 5, tad tās situācija būtu pirmkārt jau interesantāka, jo lai arī tā pasaules mūzika ir ļoti daudz, tās populārās dziesmas tāpat ir pietiekami dažas. Un tās tiek drillētas un drillētas, ar to tā 1 vai 2 Latvijā ražotās dziesmas, kas tā netīšām pagūst ierotēt tajos radiostacijās, vai caur pazīšanos, vai caur dīliem, vai vienalga kā. Tas jau ir pietiekami maz, un ja pēkšņi tur parādās vēl kāda latviešu dziesma, vai vēl kāda, tad jau atkal veidojās šī atgriezieniskā saite ar klausītāju, kurš varbūt Twitterī rakstīs, paklau, vakar bija tā dziesma, kas tā ir, vai varat uzlikt vēl. Šobrīd jau cilvēkiem vienkārši nav iespējams tās dziesmas dzirdēt. Protams, ka tam ir jābūt tādam apusēji izdevīgam. Ja mēs jums lūdzam, lai jūs spēlētu mums vairāk, tad jums jālūdz mums ir, veči, dodiet kvalitatīvu mūziku, ja? Un tas arī ir tas, ko pēdējos 2, 3 gados var labi redzēt Latvijas mūzikas nozarē. Vēl joprojām es lieku pēdiņas, bet lai tā būtu, ka šī te kvalitatīvā latviešu mūzika, labi, kvalitatīvs daudz var spriest, kā tas ir, bet mūzika, kas patiešām ir pelnījusi, ka to atskaņo, tiek rakstīta aizvien vairāk un vairāk. Un ja arī tie nekad varbūt nebūs radio hīti, tad tās dziesmas tāpat ir pelnījušas, ka cilvēki tās dzird, ne tikai mūziķu izliktajos pa brīvu klipos YouTube'ā, bet arī normālā mūzikas industrijas biznesa stratēģijā pa radio.